Jā, labdien, kolēģi un citi interesanti. Tātad mani sauc Dace Kāže, esmu Stāvglezniecības restaurātore, blakus man ir Irba Grīnberga. Arī Stāvglezniecības restaurātore mums ir vairāki kopīgi projekti, bet nolēmām pastāstīt par šo, jo te ir lieli izmēri un daži izaicinājumi, kas bija jāpieņem un problēmas, kas bija jārisina, tāpēc šovakar par Kārļa Sūniņa 2 panno restaurāciju. Tā. Tātad abi panno ir gleznoti uz audekla temperas tehnikā. Izmērs tātad ir liels, šaurs garš formāts, tapuši 1937. gadā. Un tātad abas šīs te ainavas ir piedublētas pie sienas, novietotas telpā viena otrai pretī un tonāli un stilistiski līdzīgas. Arī tehniskais stāvoklis tām ir ļoti līdzīgs un arī saglabātība gandrīz identiska. Un šie te panno atrodas Siguldas jaunās pils 2. stāva telpā T7, kas vēsturiski ir bijusi atpūtas telpa. Tātad panno nosaukumi meitenes pie gaujas un siena grābēju sagaidīšana. Uzreiz gan mums šie nosaukumi nebija zināmi, un tam mums bija panno pa labi un panno pa kreisi. Pavisam īsi par Siguldas jauno pili, ja nu kāds neko nezina. Būvēta laikā no 1878. līdz 1881. gadam. 1937. gadā pēc arhitekta Alfrēda Birhāna izstrādātā projekta noritēja kapitāla pils pārbūve. Kāpēc es izceļu tieši šo faktu? Jo 2017. līdz 2021. gadam notikusi ēkas renovācija, tika veidota pēc šī te 1937. gadā izveidotā interjera. Tātad apdara fasāde, viss saglabājot nesošās konstrukcijas un ēkas plānojumu. Tātad tika atjaunots šis 1937. gada variants. Šobrīd tur atrodas Siguldas novada pašvaldība ar saviem kadriem. Tātad un pavisam īsi par Kārli Sūniņu. No 1927. līdz 34. studējis Latvijas Mākslas akadēmijā un beidzis Jāņa Kugas dekoratīvās glezniecības meistardarbnīcu ar diplomu darbu dekoratīvs gleznojums vestibulam. Un šis te diplomdarbs ir apskatāms Latvijas bankas sēkā Valdemāra ielā 1B. Paldies bankas preses sekretāram, kurš mani laipni ielaida un ļāva nofotografēt šos te darbus. Tātad šeit ir 6 panno. Starp citu 1990. gadā mūsu kolēģi Kristīna Širvinskas restaurēja šos te darbus. Es gan nezinu, kāda bija to saglabātība, bet te tātad ir 6. Zvejnieks, līdumlīdējs, ābolu vācējas, gane, siena grābēja un sējējs. Visi ir ļoti labā stāvoklī un ļoti labi arī tur interjerā izskatās. Sūniņš 30. gados aktīvi darbojās šajā te monumentālajā glezniecībā. Un pirms dažiem gadiem bija iespēja apskatīt Alfrēda Birhāna saurupmājā Cēsīs
arī dažus lielformātu panno. Tātad saules meitas peldējās un saules dēlu medībās. Māja ir privāti īpašums, jaunie īpašnieki tā kā ļoti vēlas atjaunot šos te panno, bet viņi ir sliktā stāvoklī, tur ir mitrums, pelējums un kāda šobrīd tur ir tā darbība, cik tālu viņi ir tikuši, nav nejausmas, diemžēl. Un vēl par Kārlu Sūniņu. 30. gadu beigās viņš aktīvi sāk darboties grāmatu mākslā, noteikti ir pazīstamas daļa no šīm grāmatām. Veidojas akvarīļu tehnikā, un grāmata viņam bijis kā tāds vienots ansamblis. Ļoti skaisti burti un arī zīmējumi. Tātad. Un atgriežoties pie Siguldas jaunās pils panno, tad, kad aizbraucām apsekot, gleznas bija labā tehniskā stāvoklī, ņemot vērā lielo izmēru un veidu, kā tās ir piestiprinātas pie sienas. Sākotnēji pat tika apsvērta doma neatdublēt tās no sienas. Lai gan vīna audekla pamatne ir diezgan elastīga un oriģinālā temperas krāsa it kā izskatījās labā stāvoklī, tomēr ņemot vērā vecumu, atsevišķās vietās tā bija zaudējusi labo saistību ar gruntsslāni. Un problēma ir tāda, ka, ja mēs gribētu šīs gleznas atdublēt, mēs nevarējām viņas pārlīmēt ar profilaktisko pārlīmējumu. Tātad mums šī atdublēšana būtu jāveic bez šī pārlīmējuma. Un tas varētu radīt kaut kādus jaunus bojājumus. Apskatoties sīkāk, pētot arī sānu gaismā, ieraudzījām šādus gaisa burbuļus vai kabatas. Līdz galam nesapratām, tās varēja būt veidojušās arī jau pašam māksliniekam dublējot. Mainās tas vīrus no tā traknā. Jā, tas gan taisnība. Vīrus mainās. Bet tikpat labi šie burbuļi varēja veidoties arī atslāņojoties krāsai no sienas, jo šajās te kabatās pēc tam, kad mēs skatījāmies, tad bija sabirušas krāsas daļiņas. Tātad tika sasaukta padome, spriedām, apsvērām, kā darīt, ja nedublējam, kā darīt, ja atdublējam, kā pēc tam eksponēt pie sienas. Gribu pateikt paldies Edvardam Krilovam, kurš visā šajā procesā mūs atbalstīja, mums bija ļoti laba sadarbība. Jā, un tomēr pēc tam komunicējot arī ar Eduardu, bija nepieciešams ēkas renovācijas laikā tātad stiprināt plaisas un bija problēma ar šīm sienām un principā nebija variantu. Gleznas bija jādublē no sienas. Un labajā attēlā jūs varat redzēt šo te pelēko tādu līniju uz leju, kas atkārto šo te plaisas rakstu, kas ir sienā. Un jā, nedaudz paskatījāmies, mēģinājām stūrīt atdublēt un jā, pieņēmām lēmumu, atdublēsim. Ar ko sākām? Tātad domājām, kā mēs viņus transportēsim uz darbnīcu. Sarūpējām kartona ruļļus, uz kā tīt. Pastāstīšu nedaudz sīkāk, varbūt kādam kādreiz ir kāda nepieciešamība. Tātad nopirkām vienu 3-metrīgu betonēšanai paredzētu kartona cilindru, kuru turpat pie veikala ārā pārzāģējām uz pusēm, lai varētu transportēt, un galos tika pielīmētas šādi te kvadrāti, pielīmēti, lai šo te rulli var nolikt stabilus grīdas, un lai arī būtu ērti viņu pārnēsāt.
ja kādam ir nepieciešamība, var no manis šādas kolonas aizņemties. Lūk, un sākām atdublēšanas procesu. Vispirms tika noņemtas šīs dekoratīvās līstas, kas nosedz panno perimetru, tātad šīs audekla apmales. Un lēnu garu ar špakteļu lāpstiņu sākām šo audeklu atdalīt no sienas. Ļoti labi, ka šī krāsa bija sabirusi un šī saistība bija tiešām nepārāk laba mums par laimi, un mēs viņus ļoti, ļoti veiksmīgi atdublējām no sienas, pat bez lielas tādas piepūles un kaut kādas tādas spēka pielietošanas. Jā. Un pēc tam jau izmantojot šādu te putu materiālu starpliku, tas ir materiāls, ko liek zem lamināta grīdām. Viņš ir dažādi biezumi, un mēs izmantojām 3 mm, lai pasargātu krāsu slāņu no šīm te daļiņām, kas ir uz audekla pamatnes aizmugures no sienas, jo to daļiņu bija diezgan daudz aizmugurē pie audekla. Un tā mēs šos darbus satinām rūji, iepakojām no transportēšanai. Pēc 3 dienām atdublējām otru darbu, pieaicinājām palīgā kolēģi Aigaru Pilenieku, jo tomēr vēl viens liekas cilvēks bija ļoti noderīgs. Un, jā, te var redzēt, te jau glaznas ir atvestas uz darbnīcu. Darbnīcā tika uzmontēts speciāli garš galds, lai būtu ērti strādāt. Galds gan bija tikai viens, lai mums ir pašām kur apgriezties. Otrs darbs tika turēts uz grīdas. Tātad, kā var redzēt, krāsas paliekas uz audekla aizmugurē bija diezgan daudz, bet gan ar putekļu sūcēju, gan ar mehāniskā veidā ar skalpeli viss veiksmīgi tika atdalīts. Un tātad aizmugure tika attīrīta, un pēc tīrīšanas mēs veicām aizmugures apstrādi dezinfekcijas lampas staros, jo arī te attēlos var redzēt, ir pelējums uz sienas aiz šiem darbiem veidojies, un tas apstiprinājās arī laboratorijas paraugos. Gan vienai, gan otrai gleznai tika konstatēts pelējums. Apstrādi veicām 2 reizes tātad pēc šīs aizmugures attīrīšanas ar 3 dienu starplaiku un pirms vešanas atpakaļ uz pili jau pēc restaurācijas. Jā, tātad bojājumu nebija ļoti daudz. Skrāpējumi, zaļas krāsas uzrakstījumi, jo kādreiz telpa ir krāsota zaļā krāsā, bija arī brūnas krāsas švīkas. Augšējā kreisajā stūrī redzat attēlu, kur ir dekoratīvā rāma, tātad līste, un ir tāda matēta josliņa. Tas, mūsuprāt, bija no rāmja slaucīšanas ar putekļu lupatu, tā josliņa tika uzrīvēta. Un tāda ļoti, ļoti uzkrītoša, un ar viņu bija grūti pēc tam cīnīties. Ir tātad arī balti noticējumi, uzrakstījumi. Vidējā attēlā redzams, ka ir ticis mēģināts viņus arī labot. Mākslinieka paraksts. Sākām, protams,
pēc izpētes ar atputekļošanu un virsmas attīrīšanu. Ar fotografēšanu nebija viegli, jo formāti ir lieli, darbnīcā īsti nevar ne uzkāpt, ne atkāpties, tāpēc ir vairāk fragmentu un šie kopskati ir tādā perspektīvē fotografēti. Telpa, kurā šie darbi atradās, telpā tika daudz smēķēts. Tāpēc šīs gleznas virsmas bija ar tādu netīrumu slāni, kas tik viegli nebija nemaz attīrāms un pilnībā arī neattīrījās no šiem te cigarešu dūmiem. Izmēģinājām sauso metodi ar šīm te speciālajām dzēšgumijām, īsti efekta nebija. Un tad ar pussausu, pusmitru, ūdens un etanola šķīdumu šos te netīrumus uzmanīgi norullējām, uzmanīgi ejot pa katru konkrēto krāsas laukumu, jo it kā krāsa bija stabila un tāda problēma neradās ar virsmas attīrīšanu. Stiprināšanā izmantojām 3% zivju līmeni nipagīnu. Stiprināmo vietu nebija daudz, tātad tur skrāpējumi, pamatnes zudumi. Darbi tika presēti, jo šīs te gaisa kabatas, gaisa burbuļi, kas bija pie sienas, izveidojušies, viņi bija tādi diezgan cieti un pastingri. Lūk, un tālāk jau restaurācijas grunts un tonēšana. Tad, kad darbi bija notonēti, mums bija jāpieņem lēmums, ko tālāk darīt. Dublēt pie sienas vai dublēt apmales abiem pannā un vilkt uz ķīļrāmiem. Jā, un tad tālāk es daudz pastāstīšu par tālākiem procesiem. Šeit, un tad mums radās doma, ka mums vajag arī uztaisīt eksperimentu un sākotnēji mēģināt piedublēt pie sienas citu gleznojumu, lai saprastu, kas mums sagaida brīdī, kad mums vajadzēs dublēt oriģinālos gleznojumus. Mēs sagatavojām darbnīcā sienu, nogruntējām atbilstoši tādu, kādai vajadzētu būt dublēšanas brīdī. Un, lai šis pasākums būtu tāds nopietnāks un svarīgāks, mēs paaicinājām mākslinieci Daigu Krūzu, kura mums īpaši šim gadījumam uzgleznoja lielformātā gleznu, līmes tehnikā, lai mēs saprastu tieši kā uzvedās glezna dublēšanas brīdī. Viss process jau bija sagatavots līdz dublēšanai, bet tomēr mēs beigās nolēmām, ka mēs lielās panno gleznas nedublēsim uz sienas, kā oriģinālā tas ir, bet dublēsim apmalītes un vilksim uz ķīļrām. Ja? Šeit mēs redzam, kā mēs esam sagatavojušas apmalītes dublēšanai un dublējām mēs apmales ar Laskau firmas 298 vitriņa 20x adhezīvu. Ļoti uzmanīgi, rūpīgi, lai tā līme neizsaucās nekur uz virspusi. Nākamais jautājums bija, kādu mēs izmantosim ķīļrāmi. Sākotnēji mums bija doma, ka mēs izmantosim alumīnija ķīļrāmi, jo tas ir ļoti viegls un plāns. Bet tomēr beigās mēs atgriezāmies pie klasiskajām vērtībām un izvēlējāmies
klasisku koku ķīļrāmi. Mums jāpasaka liels paldies arī meistaram, kas mums šo ķīļrāmi aizveda līdz Siguldas pilī un pat līdz telpai, kur mums notika tālākā restaurācija. Kā redzat, šeit darbi jau tiek atrullēti no ruļļiem, jo mēs tāpat tās no darbnīcas sarullētas viņus atvedām uz Siguldas pili, un tur veicām gleznas uzvilkšanu uz ķīļrāmiem. Vilkšanai mēs izmantojām skavas ar plasmasas starplikām un samitrinājām gleznu ar 70% etanola desilētā ūdens šķīdumu, lai tā virsma būtu elastīgāka. Tā, šeit var redzēt procesus, kā mēs to darām. Un šeit ir aizmugures skats. Un apakšā mēs aizkonvertējām gleznu ciet, lai tomēr neveidojās lieki netīrumi tur iekšā un nebūtu lieku mitrums gleznām aizmugurē. Jā. Un tad, kad mēs sākām visu šo te par to apakšām domāt un runāt, atkal iesaistījās Edvards Krilovs, tika piesaistīts Kaspars Burvis un paralēli notika šī te, tā kā projektēšana vai, kā šos te darbus pēc tam eksponēt labāk pie sienas atpakaļ, kā viņiem uztaisīt dekoratīvos rāmus, kā viņus iekļaut atpakaļ šajā te interjerā. Un tur bija vesela konstrukcija, viss uz milimetriem tika mērīts un uztaisīts ļoti precīzi. To, kā tas viss kopā izskatīsies, īstenībā līdz galam neviens nezināja, bet acīm redzot, ar pieredzi var izdarīt visu kaut ko. Un Kaspars Burvis pie mums brauc uz darbnīcu. Mēs pie darbiem skatījāmies, kāds varētu būt šis dekoratīvais rāmis, to īsto krāsu, zeltījums, kā tas varētu kopā izskatīties. Arī arhitekta laikam tā bija, kas bija atbraukusi. Jā, un te tā tad notiek šis te gleznu montēšanas pie sienas process. Tā tad ir apakšrāmis, kreisajā attēlā ir alumīnija apakšrāmis, kurā tiek ielikta iekšā šī te glezna. Un pa virsmu tiek uzlikts dekoratīvais rāmis. Un savā starpā viņi tiek saskrūvēti pa perimetru, bet no augšā apakšā. Jo, kā jūs redzat, tās sienas, viņš ir tieši starp sānu sienām. Un te ir otrs darbs. Redzēt arī, ka sākotnēji arī ar tādām līstēm tiek astutētas tā konstrukcija, lai tiktu piefiksēta un visi nolīmeņots. Ļoti, ļoti pamatīgs un nopietnas darbs tur tika veikts. Un šeit ir starposms, kad ir ielikta glezna tajā pirmajā metāla rāmī, un mēs ar Daci turam šo gleznu, kamēr tiek sagatavots virsrāmis. Tas interesanti. Jā, tas arī viss. Paldies! Paldies!